Šodien esam Liepājā Maprī būvē objektā, kur tiek būvēts jaunais Scania centrs. Rihard, kādā stadijā šobrīd ir projekts? Saliekamā dzelzbetona un metāla konstrukcijas ir gandrīz pabeigts. Tuvojamies finišam. Ar metāla konstrukciju šobrīd montāža augšā, kā redzam, un smagā būvniecība ir, tā teikt, pabeigta, un turpināsim ar apdares darbiem, ar sendviču paneļiem, ar jumtu izbūvi, palīgēkas apšūšanu un, protams, tīkliem iekšā. Šobrīd objektā atrodas 3 LGMG izlices pacēlāji. Kādiem darbiem tie ir nepieciešami? Jā, šie pacēlāji tiek šobrīd izmantoti, kā redzam, metāla konstrukcijas montāžai. Jumta augšējā konstrukcijas daļa ir aptuveni 10 metru augsta. Tādēļ tieši tiek izvēlēta šāda augstuma pacēlāja darbiem, skrūvēšanas, montāžas, metināšanas darbiem. Un svarīgi ir, lai šie pacēlāji būtu pēc iespējas mobilāki un strēles pozīcijas būtu daudz regulējamākas, lai iekļūtu arī no ēkas ārpus iekšienē, jo redzam, ka metāla konstrukcija ir diezgan bieza un piņķerīga, tādēļ arī izmantojam vairākus pacēlājus reizē, jo montāžai nepieciešams piekļūt konstrukcijām iespējams no 2 galiem vai no vairākām pusēm. Mūsu pacēlāji nodrošina ātru un ērtu piekļuvi jebkurai konstrukcijas daļai. Ja arī tev vajadzīgs pacēlājs vai kāda cita tehnika, versijas pie Storem. Nomā gudrāk, nomā online.